Nīgrandes pagasta augstākajā pakalnā deg ugunskurs. Baltu vienības diena ir tā, kas ap to pulcējus latviešus un lietuviešus. Kalnu vidusskola atrodas pašā Leišmalē, tādēļ sadarbība ar Židiķu vidusskolu izveidojusies jau sen. Šobrīd abas saista arī projekts, kura mērķis ir izzināt abu tautu vēsturiskās saites un kultūras tradīcijas. Par cik mēs esam vienīgie dzīvie palikušie balti, tad arī par tām saknēm ir vairāk jāpainteresējas, lai mēs zinātu, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam un gal galā uz kurien mēs arī virzāmies. Baltu vienības diena tiek atzīmēta kopš 2000. gada, pieminot 1236. gada 22. septembrī notikušo saules kauju, kad latviešu un leišu ciltis kopīgiem spēkiem sakāva krustnešu karaspēku. Žemīna, žemīnēle. Vakara gaitā ap ugunskuru tika iepazīti abu tautu senie rituāli. Savulaik lietuvieši, ziedojot maizi, graudus un ziedus, izlūdzās svētību labākai nākotnei. Arī nīgradniekiem savs rituāls. Jābūt liels kauss, kurā ieliec alus, laiž šo alus krūz riņķī, un katrs klusībā domā svētību savai zemē, vienu mutīt iedzer, vienu nolej svētībai zemē. Tas viss ir jāatcerās, jo mēs esam daudz ko kopā viņiem piedzīvojuši. Tas ir, es domāju, ļoti nozīmīgi. Projekta laikā abu skolu skolēni ir gan ekskursijās iepazinuši vēsturi, gan radošās nometnēs mācījušies viens otra valodu, apgūši tautas instrumentu spēli un dažādas mākslas un amatniecības prasmes. Es esmu uzzinājis daudz lietas par baltiem, kuras nezināju agrāk. Projekts ir ļoti liederīgs zināšanu ieguvēji. Tas ir ļoti svarīgi viņiem uzzināt savas saknes, jo mēs dzīvojam blakus un dažādi notikumi jau sen mūs vieno. Arī šīs projekts ir mūs satuvinājis. Es esmu ieguvusi daudz jaunus draugus no dažādām Lietuvas pilsētām. Tad esmu ieguvusi pieredzes, arī labāk apgūlu lietuviešu valodu. Tur ir arī materiālās vērtības. Tā kā tā naudiņa, kas tika piešķirta, tā ir izlietota mūzikas instrumentu iegādēji, tā ir izlietota videotehnikai, fototehnikai, lai mēs to visu, ko mēs darām, varam arī iemūžināt. Projekts noslēgsies novembrī, kad Kalnu vidusskolā visi pulcēsies uz folkloras festivālu. Es mīlu Latviju! Ieva Benefelda, Alans Perševits, Skrundas televīzija.